dāmas un kungi, Jānis Skutelis. Paldies, paldies. Dāmas kungi, dziļi violets! Dāmas un kungi, pirmās daļas viesis Jānis Šipkevits. Juniors. Labvakar. Labvakar. Nu, kā tev pie mums, Jāni, patīk šeit? Pagaidām. Nu, pagaidām viss ir mierīgi. Tu redzi, kā viss strauji mainījās. Pēc viena mierīgi. Ļoti patīkami, jā. Es dzirdēju, ka mans krustāvs Ainars Mielovs bija šeit, jā? Jā. Nu, bija mierīgi. Tādā ziņā nekas ekstrēms. Es nevaru atrast kaut kur, man bija kaut kāda doma, ko tev pajautāju. Rekur. Dāmas un kungi, vai jūs zinājāt, ka ir iznācis absolūti jauns albums? Es būtu dāmas vai kungi. Kas? Nē, kas ne. Dāmas un kungi, vai jūs zinājāt, ka ir iznācis? Šipsī! Kas tas ir? Ļoti liels disks. Es skatos priekš diska baigi pa lielu. Viņš ir sapampis, jā. Pampis disks? Jā. Ja vairākas reizes saka vārdu pampisim, un kaut kas sanāks. Pampis. Tā ir maza vinila plate. Vinilā? Vinila plate, jā. Vinilā? Vinilā iespējams atkārtojot daudz reizes arī kaut kas interesants var sanākt. Tātad, kas mums ir vinila platē ienācies? A puse un B puse. A pusē kaut kas un B pusē kaut kas. Ejam reklāmā? Nē, es papriecājos. Tas ir galvenais iemesls, vienkārši cilvēkiem skaidro, kāpēc, kas ir galvenais iemesls tavai vizītei, lai mums ir skaidrība pašā sākumā jau, un tad vēl sevs arī koncerti šim klāt nāk, kur būs gan kaut kas no vinils iekšā, gan vēl kaut kas, jo te ir 3 gabali. Ja, šis ir mazais vinilēns. Jā. Vinils. Jā, būs tāda koncerta, kurā es sapulcēju ļoti tādu nelielu publikas kodoliņu, Jā. ar kuru mēs tad kopīgi strādājam. Apmēram kāds 100-120 cilvēkus un tāda villa, kas ir atklāta. 120 cilvēku skatus? Nē, Aha. Otrpus skatuvē. Jā, tāda sena grezna māja, kas visu cauru laiku bija kaut kā runājusi. Aristīda Brijāna ielā iepratim pienam cēla celtne, bet tajā nekas nenotika. Un mans brālēns Mārtiņš Mielovs, viņš, būdams arī viens no piena saimniekiem, kaut kā tā ievēroja šo vietu un atrada par iespējumu to pārvērst tādā nelielā koncerta vietā. Un tad es esmu ļoti laimīgs, manuprāt, par sev savai šī brīža mūzikai, kas ir tāda neliela Ziemassvētku pauze, tur šo mūziku izpaust vis tā precīzāk un patiesāk. Un noskaņā, ar ko rēķināties? Rock'n'rolls, Ziemassvētku vai? Depresīva. Depresīva tāda. Jā, bet tādā pozitīvā nozīmē depresīva. Tāda gaiša. Gaiša tāda depresīva viegla tāda. Kā baltās naktis. Bet plakātā es skatījos, viņš ir diezgan mulsinošs, jo rakstīts ir Šipsī, ja, tā kā virsū, un tad aiziet Jānis Šipkevits, ka uzstāsies. Un tur tā kā drusku nevar saprast, jo es neesmu dzirdējis.
nākt sevi pieteikt, Jānis? Man ir identitātes problēmas. Nu jā, tas ir kā uz ko es norādu. Jo jau tas... Netieši. Jā. Bet turpinot par to vārdu maiņu, tev ir vēl kaut kādi plāni? Kāda tev ir sajūta? Jo tu esi tagad uzlicis jau Jānis Šipkevics, līdz ar to es varu, ka tu lēnām... Es eju uz Ojārs Rubens. Bet vēl izmaiņas mēs nesagaidīsim. Nevar zināt. Jā, visādi gadās. Ja jau tur daudz vairs varianti nav. Ja jau mums ienāca prātā viena ideja, un mēs atradām tādu jau ir. Ādažu šipsī. Jā. Ādažu šipsī. Ja, tāda grupa pat ir. Jūs redzat, kur ir viņa Facebook profils. Ādažu šipsī. Ļoti labi. Bet viņiem jāmaina nosaukums tagad ir. Tagad, jā. Kas tagad viņi būs? Ja tur daudz tās spēles vairs nesenāk. Visas tādas viltīgi. Šīpsī. Teiksim, aitu jūra. Aitu redze. Jā. Kas? Aitu redze. Arī. Vai aitu redze? Aitu redze? Aijala mana viegli prāta. Tā kā meisiņš vajag, aitu redze? Tas kaut kāds. Nesprāt? Čīpsī, viss tāds. Šipī man ienāca. Tas Ziemasvārds tavs varētu būt no 1. decembra. Šipī. Jā. No, ko tu var uzlikt uz ziemu? Jā. Tas varētu būt. Aizsīta kā radze, vai ne? Tikai redze. Jā. Man vienkārši ir viena tāda teorija, ka cilvēkiem nevajag dot vārdus, kamēr viņi nav pieauguši. Vienkārši jāsauc laik pa bumbulīti vai kaut ko tādu. vai miļmiņš, vai jau tu, vai kaut kā. Ja, un tikai tā, ka viņi jau kaut ko sasniedz, tad iedod vārdu apstāst, kas sanācis. Viņš nevar zināt. Vai pašās beigās, ka nomirst. Arī. Viegli depresīva mūzika, tu saki, būs, ja? Nu, kas kam viegls? Ko nevar celt, to nevar nest? Jā. Kas kam kaska? Jā. Pats tajā iekrīt. Jā. Kas kam kaska, kas tajā iekrīt. Jā. Kas kasku neuzvilka, tas vasaru negulēja. Ziemassvētki. Kā var Ziemassvētkos nonākt pie... Jo Ziemassvētki tas priecīgs tomēr. Ei! Zvaniņš skan, tur Coca-Colas reklāmas. Un... Tad viegli depresīva. Nu, droši vien, ka es to gribētu piekrist. Bet viss. Viss ir. Nē, tur ir arī skumja kaut kāda oriģinālā, Ziemassvētkos, kam es arī piekrītu. Arī ir kaut kāda visu laiku aizķeršanās. Jo viņi visu laiku ir cauri gandrīz tie Ziemassvētki. Viņi kā pienāk, tā beidzās. Ja nav tāds visu laiku, ka tu esi Ziemassvētkā tādā. Lai ko tu nelietotu, tu nevar visu laiku būt Ziemassvētkā. Kaut kad beidzās. Var iestiept līdz jaunam gadam, līdz Krievu jaunajam gadam vēl. Vēl līdz ķīniešiem var pavilkt vēl. It kā. Un tad jau Jāņi, tādā ziņā izvilkt var. Ja cenšās. Bet tieši šī sakarā vai Ziemassvētki ir priecīgi vai nav, un cik tie potenciāli ir skumjas nesoši, mēs uztaisījām arī tādu nelielu sociālu aptauju. Mēs izsūtījām mūsu speckorespondentu Eriku Palkaunieku ielās, lai viņš noskaidroja no cilvēkiem, vai viņiem jau nav skumji. Vai viņiem jau nav skumji, ka Ziemassvētki tūliņ beigsies. Ja viņi tūliņ beigsies, būsim reāli. Ja mēs varam te priecāties un salikt rotājumus kaut kur, bet cauri būs tūliņ. Un es jau ieteiktu sākt viegli gruzīties, pa to, jo labāk ir laicīgi sākt gruzīties, nekā nezināt, ka tas notiks. Jo viņš sadalās kaut kā vismaz tas periods. Kā Erikam gāja, to mēs apstīsimies tagad, lūdzu, video. Ziemassvētki ir skumju pilns laiks cilvēku dzīvē, jo tie nekad nesāks, tie tikai beidzas. Kā cīnīties ar šīm skumjām? Kā tikt galā? Ziemassvētku beigas? Jā. Jo viņi tūliņ būs beigušies. Viņi jau pat nav sākušies. Jā, bet tūliņ beigsies. Cik tu palicis? Cik? Vēl viņi tikai sāksies pēc 2 nedēļām. Tikai būs. Jā, un cik pēc nedēļas jau beigsies? Jā. Cik tas ir, nekas jau nav. Tūliņ būs beigušies. Jā, principā jā. Ko darīt? Nav skumji? Nē, galīgi nē. Jūs priecājaties, ka beigsies, ja? Man laikam neietekmē tas īsti. Nav skumju. Nav. Principā tas ir tāds priecīgs notikums jūsu dzīvē. Jā. Kaut viņi ātrāk beigtos, ja? Nē, kāpēc beigtos? Ziemassvētki beigušies jau? Jā. Nezinu, tas drūms īstenībā.
Nu, nosvināti ļoti labi ir, sniegs sagaidīts, dāvanas izpakotas, viss baigi forši. Vajadzētu jauniešiem kaut ko mainīt. Konstitūcijā? Nē, nu, vienkārši jādomā vairāk arī par citiem cilvēkiem. Par tautu jādomā vairāk, lai nebrauc prom tik daudz. Lai var mācīties, lai pietiek naudas studijām. Tad jūs deputāti saucat par jauniešiem? Nē. Es gribētu, lai mans dēls arī būtu deputāts. Viņš 4. kursā studēja. Deputātu skolā kaut kādā? Nē. Par vienam te pašiem Ziemassvētkiem runājam. Cik ir? Kā cik ir? Nu, kā, man liekas, ka Ziemassvētki tā, ja tā ņem ir vieni. Nu, jā. Beigušies? Nu, jā. Tur vēl nav sākušies. Ne, nu, bet viņi beigsies, nu. Nu, tagad beigsies, tad būs skumji, jā. Vienkārši jātiek pār tam, ka Ziemassvētki beidzās. Tu nevari skatīties to, ka beigsies. Bet ko tu lai skatās? Ne uz pašiem svētkiem. Nav baigi skumji, ka beidzās, jo viņi taču katru gadu būs. Gaidījuši nākamos. Nu jā, bet cik tur palicis atnāks? Principā gads vien palicis un tie jau būs beigušies atkal. Nu jā, gaidījuši nākamo gadu. Cik tur 2 gadi paies, atkal jau beigsies? Un tā katru gadu būs. Skumji, vai? Jā, diezgan. Un te jau dzīve drīz arī beigsies, jau tā iet. Tādos tempos. Diezgan skumji, vai ne? Diezgan skumji. Ko darīt? Neko nevar darīt īsti. Kā tik galā ar šīm skumjām? Dzērt. Jā, dzērt. Tusēt. Turpināt tusēt. Vietas, kur joprojām ir kaut kāda Ziemassvētku atmosfērā. Un strādāt. Nu, vajag sev tūs cilvēkus blakus, lai nebūtu skumji. Vai arī skumt kopā? Vai skumt kopā, tieši tā. Nu, kad beidz kaut kas labs, tad sāks kaut kas vēl labāks. Ar tādu sajūtu jādzīvo, jā? Jā, es domāju, jā. Ko darīt tādā skumjā laikā? Nu, iet kaut kur, meklēt kaut ko labu. Īstenībā cīnīties par savām tiesībām. Paldies. Līdz ar to mēs secinām, ka beigas nav kaut kā jauns sākums. Tās ir tikai beigas citām beigām, kuras nekad nebeidzas beigās. Ēriks Palkalnieks speciāli pusnakts šovam 7 ar Jānu Skuteli. Kaut kas tur ir, vai ne? Šis bija ļoti labi, man liekas, jā. Jā, kaut kas tur ir tajā visā. Tur ir patiesība. Es brīnos, ka tik vieda jaunatne, kas saprot, ka tulīt viss beigsies.